Čau visiem, kas skatās šo video klipu. Šodien es filmēju pa vienu lietiņu. Jā, šitā ir tāda lietiņa par zilo vali. Jā. Tā. Neko būs tūlīt. Jā, kā jau zināt, Latvijā kaut kāda ienāca tāda spēle, kā zilais valis. Tā nav nekāda aplikācija, tā nav nekāda programma, ne datorā, ne telefonā. Tas ir briesmas, vienkārši vaiprāts. Kas briesmas? Tā ir īstajā dzīvē, jā. Tas nav nekāds tur mīlestības spēle, bet tā ir kaut kāda briesmīga spēle, jā. Jo, bet atcerieties brīdinājums, uzmanību, izklausieties. Nekad neveriet vaļā mājaslapu, kur rakstīts zilais valis. Nezinu, visāds, mājaslapas. Visāds šities, piemēram, tu ieraksti zilais valis, un tev tur būs, tev tur būs jāieraksta savus numurus, tos te. Ja tu pierakstīsies, tev būs nepatikšanas. Viņš tev atsūtīs kādās, pulkstenes naktī, es nepateikšu precīzi, jo tāpēc viņš tev sūtīs uzdevumus pa nakti. Viņš tev sūtīs uzdevumus, kas tev būs jādara. Tāpēc, jā, nekad nerunājiet par to. Nevis nerunājiet, bet nevienojieties kaut kādos kontos, tur tajos zilos vaļos, jo savā jums būs nepatikšanas. Kā jau zināt, tur ir kaut kāda 50 līmeņa, jā. Un es vienkārši biju šokēts par to spēli, kā tā jādara, jā. Protams, nekad nevienojieties. Ja jūs pievienojos, tad jūs to nožēlosiet vienkārši. Jo vairs nevar tikt ārā. Nav tā kā, piemēram, Google vai YouTube, ka tu pievienojies un tad tu vari, pamest. Nevis pamest tā, ka tu, piemēram, laiciņu nefilmē neko, bet var tā pamest, ka tu izdzēsi savu YouTube kontu, jā. Un tur nevar izdzēst. Tur ir tikai tad var izdzēst vai kaut ko darīt, kad tu izdzēji visus līmeņus. 50. līmenī bija jānolec no 9. stāva. Vaiprāts. Pasakiet, lūdzu, tas ir normāli. Tas ir vispār ir. Laikam, kurš to spēli izdomāja? Es zinu, ka tā spēle ienākusi no Krievijas. Jā. Nav nekā. Krievijā viņam kaut kādus gadus apakaļ tā spēle jau ir. Krievijā jau nezinu, cik tur daudz bērnu miruši un cilvēku. Jā. Latvijā kaut kā nesen tā spēle tikai ir iznākusi, jā. Tāpēc lūdzu nedariet to. Jā, tu uzlikšu pauzīti. Tāpēc, jā. Nepievienojiet savu kontu. Nekad. Nekad. Pilnībā nekad. Labi, to drīkst darīt kaut kādi bombži vai zagļi, kuriem tie var darīt, jo zagļi, vismaz tas ir normāli, ka zagļi nomirst, tad vismaz Latvijā būs mazāk zagļi. Jā, bet es nezinu, kurā līmenī tev bija jāsagrāza roka. Ar nazīju kaut kā iedurt vai kaut kā tā. Sagraizīt rokas, jā. Tāpēc, jā, nekad nevienojieties klāt. Vienkārši brīdinājums. Nekad. Es pat varētu tur nezinu, cik tur šitās zīmes. Šitās zīmes tik varēja daudz
pielikt. Es pat nevaru būt pielikt, nezinu, cik tur tās zīmes par to, ka nekad nevienojieties. Jūs drīkstat runāt par zilo valu, bet nekad nevienojieties kaut kādās saitēs vai kaut kādos nepievienoties Facebookā kaut kādās vilais, kaut kādas, ja tu pievienojies, tu jau esi zilā vaļa grupā pievienojies, jā. Ja tu nepievienojies, tad tu neesi. Bet zini, kā dažreiz ir, jo ir daudz mājaslapas, kur ir zilais valis. Ir turās, ka tu jau ir tādas, kur tu uzreiz ieej iekšā, un tu uzreiz pievienojies. Tev pat nevajag rakstīt kontu, un tu jau esi tajā grupā. Jā. Ir citi tādas mājaslapas, kur tev jāpierakstās. Tāpēc, jā, atcerieties, lūdzu, nekad nevienojieties klāt. Jums būs reāls nepatikšanas. Tā kā tajā Instagramā man pat atnāca īziņa, kaut kāda bilde, jā, pat par to, kur meiteni, jā, pie tām sliedēm, laikam, jā, sliedēm atvadījās kaut kā tā. Un es vienkārši, man bija mute vaļā, es nevarēju aizvērt viņu pat ciet, kā viņa nepatikšanas bija. Viņa tāpēc to izdarīja, jo viņa to izdarīja tāpēc, jo viņa negribēja pievienoties tai grupai, un viņa to nožēloja. Tāpēc viņa aptvadījās pie tramvajas sliedēm. Nobrauc viņu. Jā. Ja nu viņa ir pie sliedēm, tad jūs jau zināsiet, ka viņa nobrauc. Jā. Šitas laikam viss, ko es gribēju jums pateikt, bet atcerieties nekad. Es pat aprakstā uzlikšu, nezinu, brīdinājumu komentāros. Nekad nevienojieties klāt. Tā spēlē. Un jā, viņa ir briesmīga. Ja jūs pievienojieties, kā jau teicu, tev sūtīs pa nakti īziņa, pa nakti. Jā. Kad tev būs, tev tur atsūtīs un tās īziņas tev pamodinās, jā. Un tad tu apskaties, domāju, ka kāds draugs atsūt, bet nē, tas ir no tās mājaslapas zilais valis vai kas viņš skaitījās. Un, protams, Anglijā tā spēle nav, Anglija daudz laimīga. Es jau redzēju pa ziņām pa to zilo vali, ziņās jau arī vakar rādīja, ka pa to zilo vali, ka tā spēle bīstama, kad jau vairāk bērni ir nomiruši. Paldies Dievam, viens bērns gribēja likt no 9. stāva lejā, bet viņa izglāba, viņu kāds paķēra un neatļāva. Tāpēc jā. Un nekad nevienojieties. Un jā, paldies, ka noskatījāties šo video. Neaizmirstiet nospiest laiku un abonējiet manu kanālu. Tā!